man jau bija tāds izmisums. Pirmie 2 gadi bija ļoti sarežģīti. Man tāds ir perfekcionisms, maksimālisms, jāiet tur baigi. Sanāca viss ļoti labi, pārsteidzoši labi. Es pats nebiju gaidījis, jo galva bija brīva. Tāda es darīju un es baudīju. Tiešām es baudīju to pasākumu. Es tā. Cik te ir labi, tev pirmais šķērslis, viņš ir dos laikam, lai viņu pārvarētu. Ja? Kā es parasti sev tā saku, stipriem dotos izaicinājumus, tev viņi jāpieņem, jāpārvar. Bija Austrālijā pie savu draugu, viņš rīko peldējumus pa upi. 34 km, peldot 34 km, ūdens temperatūra no 12 līdz 14 grādi. Sveiks, Igor! Laipni lūgts domājas stāstos. Es parasti saku domājā, bet būsim godīgi tie, kas skatās raidierakstu ne pirmo reizi. Mēs neesam domājā, mēs esam šoreiz ierakstu studijā. Ja? Drusku prom no pašas domājas. Taču laipni lūgts un paldies, ka atnāc uz sarunu. Paldies, ka uzaicināji. Mums ar tevi bija tā viena saruna. Laikam tā saruna bija tas grūdienis, ka mums jātiekas šajā studijā. Jā, un izstāstīšu arī uzreiz, kāpēc. Tavs ceļš, pie mums ciemos ir Igors Gucinovičs, kurš ir triatlona treneris. Es tā varu teikt. Ja? Un tavs ceļš līdz tam nav gluži bijis tāds, ka tu 9. klasē jau saprati, es būšu triatlona treneris un aiziet. Tavs ceļš ir drusku savādāks. Vai tu vari pastāstīt, kā tu nokļuvi līdz šai profesijai? Tas tāds būs garš stāsts, bet es mēģināšu. Mums ir laiks. Jā, labi, es mēģināšu tā īsā versija 9. klasē. Ja tu sāki pa 9. ļoti forši, tad es biju domājis, es gribu jūru. Es pat biju iestājies pēc 12. klases jūras akadēmijā. Pēc 2 gadu gan es sapratu, ka laikam jūra ir forši romantiska grāmatās un vēl kaut kā, bet strādāt, dzīvot ikdienā nē. Aizgāju uz ekonomistiem un pēc tā visa. Tā sanāca, ka es gaļas pārstrādes uzņēmumos strādāju, bet mana tā funkcija pamat bija darbs ar cilvēkiem. Menedžments un mārketings man bija specialitāte, respektīvi tur tirdzniecības vietas atvēršana, komunikācija ar klientiem. Sāk tur no pašas lejas, kā parasti, un tad ej, soļo. Es ilgus gadus tajā visā pavadīju. Periodiski es gribēju izlikt ārā no tā visa. Kaut kā man nesanāca, man atpakaļ vilka iekšā. Un tad 2017. gadā es nokārtoju treneru certifikātu. Un 2019. es pieņēmu lēmumu, ka ja ne šobrīd, tad kad? Tad jāspēr tas solis, jāaiziet ārā un ir jārīkojās. Tā es nonācu pie tā triatlona trenera, tā tagad amata, kā saka, un es esmu triatlona klubu vadītājs un treneris un viss tādā veidā. Kas notika tajā mirklī? Kāpēc tieši tajā 17. gadā ir tas certifikāts, teica, 19. gadā pieņem to lēmumu? Kāpēc? Sanāk tā, ka tas laikam vairāk saistīts ar sportu. Sports manā dzīvē bija no bērnības. Es peldēju daudz un dikti un tur tiešām labi peldēju, bet kaut kā, kad mums 9. 10. klase, tad visiem sakās, tas jau nav pusauģu vecums, bet tāds bišķi augstāks, tad tu saproti, ka nē, viss tas ir pagājis, kaut kas jāpieņem atkal jauni izaicinājumi, tas viss tiek mests malā. Tad tur bija man citi sporta veidi, aizraušanās, daudz tā sporta bija. Un tad pēc augstskolas laikam tāds bija rops, ka ir jāpelna, ir jāstrādā, tur jāveido sava kaut kāda privātā dzīve, un tad tas sports aiziet kaut kur tur nekurienē. Tad pēc 30 gadiem tu sāc aizdomāties, kaut kā trūkst šai dzīvē, tomēr tas veselīgais dzīvesveids, ne bez iekļaviņām, bet veselīgais. Un tad kaut kādos 3-4 gados es aizrāvos ar triatlonu. Tas, laikam, tas pirmais dzinuls bija 2009. gads, kaut kur 2008, 2009. Tas bija kaut kas jauns man tā, bet tad jo es vairāk biju tā iekšā, man daudz paziņas skatījās, saka, labi, gadu paskraidīs un viss beigsies, 2, jau pagājuši, gan jau tūlīt pabeigs. Kā redzam, 2008, 2009, šobrīd tūlīt 26. būs. Es esmu tajā tik dziļi un saprotu, ka tas ir dzīves stils jau. Tas nav
Tas nav par sportu vairāk, tas vairāk jau par dzīves stilu, par to, kā es dzīvoju, ko es dodu citiem. Un tad, kā es nonācu pie tā, nu, tas sports bija tas primāri. Un tad es sapratu, ka darbs ar cilvēkiem, lai viņš paliek, bet es gribu kaut ko dot tai jaunai paaudzei. Jo pamatfokus man bija uz bērniem un uz jauniešiem. Nu, to, ko es arī tagad šobrīd daru. Cik tā bija apmēram gada tajā laikā? Kungiem drīkst prasīt darbs. Jā, droši. Es neslēpu, man šobrīd ir 50, tad tinam uz atpakaļ 44. Jā, un kad es domāju, nu, man vēl 45 nav, tad es domāju, tieši 44, 43, 44 jāmaina, jo domāju, nu, ne 50 es taču mainīšu, bet tagad es saprotu, ka arī varētu 50 mainīt, nav šķēršļi. Galvenais pieņemt tos izaicinājumus, un būt gatavam spērt to pirmo soli. Bet ir jāsaprot, kā tu konkrēti sevi izmet no tādas komforta zonas. Tiešām vārdu nozīmē, jo viss bija stabili. Bet uz to brīdi, kad es spēru to pirmo soli, nu, un man arī tagad ir 3 bērni, man ir māja ipotēkā, jā, labi, tur, paldies Dievam, citu kredītu nebija, bet tas bija tāds jaudīgais, tas nasts, nu, tomēr 3 bērni. Tur jaunākajai meitai uz to brīdi 4 gadi, vecākai uz to brīdi 2014. Jā, nu, tāds periods, un vēl pa vidu tur meitai vienai tur 7 bija pirmā klasīte, tur pabeigta. Nu, jābūt gatavam, jā. Nu, man, paldies sievai, viņa atbalstīja, viņa teica, ok, aiziet, dari. Labi, es sievu atbalstīju. Tas ir viens, ko es atdzirdēju, jo šitais man tiešām ir jautājums. Es tā iztēlojos, 44 gadi, tu esi atbildīgs par 3 bērniem, par ģimeni, par māju, par visu. Jā. Tev ir labs darbs, vadošs darbs, tev tur maksā droši vien, kad pietiekami labu algu, lai to visu izdarītu. Kur var saēsties šito drosmi un nomainīt, jeb ir vēl kaut kādi tie drošības spilveni, sākt pilnīgi no nulles kaut ko citu? Nē, drošības spilveni nebija. Bija tā nedrošība, bet bija tīri tāds uzdrošinājums laikam no tās otrās puses, ka dari, ja tu esi pārliecināts, un viņi zina, ja es sāku darīt, tad es daru. Saku, ja tu pārliecināts, es saku, jā, ja kas es atradīšu citā tur sfērā, vai kaut ko es sakārtošu, jā. Es biju tā pārliecināts, ka viss būs labi. Tur priekšā mūsu Covid gads sagaidīja. Jā, es tieši viņā iebraucu iekšā. Un es saprotu, ka tu tur sūti kaut kur. Man jau bija tāds izmisums. Pirmie 2 gadi bija ļoti sarežģīti. Pat 19, 20, 21. Tāpat 2,5 gadi. Jā, tie bija tādi, kur gribējās visu pateikt, labi, tas nav mans. Jo kā mēs taču sākam, it kā, ja tev nesanāk, cilvēks sāk domāt, tās ir zīmes. Man neiet uz priekšu, man tur vēl kaut kas. Tad tur tas Covid, laikam tas nav mans, laikam tas man nav vajadzīgs. Nu tāds, tu sāc šaubīties savās darbībās. Bet es vienalga turpināju ar to visu to Covidu, mums aizliedz strādāt, bet tur pa vienam bērnam baseinā stundiņā tu varēji tur uzņemt. Rīkojāmies, izgāja tam cauri, bet jābūt gatavam, jā, nedrīkst padoties. Drošības pilveni nebija, ne. Tik cik pusgads bezdarbniekos. Un ko tu dari tajos brīžos? Jo, jā, arī pašai man tādas domas ir bijušas prātā, un arī kādreiz ar savu vīru, ka mēs runājam, nē, ja kaut kas neiet, tur šķērši, tur grūti, tad nav lēmuts, jā, tās ir zīmes, ka nevar. Kas tevi velk tam cauri un neļauj noticēt, ka jā, tā ir zīme, kā atpakaļ? Es domāju, ka sports saistīts ar sportu, jo es esmu tur vairākas reizes Ironman distances veids. Tas tāds, es teiktu tā, vienas dienas pasākums, jo tur maksimālais limits 16 stundas cilvēki dara. Ir, kas tur 16 stundas, man tur viss bija vienreiz virs 10, pārreiz zem 10, kas liekas tur ātri, jā. Bet iekšām 10 stundām tu reāli pārdomā savu dzīvi, jo tev ir uznāk tādi brīži, es vairs to nedarīšu nekad. Kam man tas ir vajadzīgs? Tu gribi tur brīžiem kāpt no tā riteņa nost. Tad tas riteņi, tas velo peldēšanā tas nav. Tas ir tur stundu uz riteņu, tu 5 stundas pavadi. Tad pēc tam, kad tu nokāp, tu sāc skriet un tiešām paliek tā, nelabi, būsim godīgi. Jā, tur dažādi ir tā situācija. Fiziski, un tad fiziski paliek nelabi. Galvas saka, normāls, kurš tas pēc mazohisma kaut kāda izskatās. Bet tad tu pasties tev kāds garām, tur paskrien vēl kāds, tur varbūt
netik labā formā, vai tur tu vecumu jau spēja izvērtēt, vai tur sieviete kādu paskrien garām, tāds domā, ok, es taču arī varu. Tu tur sāc kustēties, un pēc tam to pašu tu projicē dzīvē, un ka paliek tie sliktie brīži, tādi nesliktie, tie grūtie brīži, pasaki, tev pirmais šķērslis, viņš ir dots laikam, lai viņu pārvarētu, jā, kā es parasti sev tā saku, stipriem dotos izaicinājumus, tev viņi jāpieņem, jāpārvar, tad ar vienu tev pārbaudu, cik tu spējīgs tālāk virzīties uz priekšu, jā, tā. Es domāju, tas ir tas pamats, ka nevajag pie pirmā, otrās, trešās neveiksmes teikt, tas nav mans. Nē, tās ir neveiksmes, tas ir ok. Veiksme nav tā uz augšu. Viņa tā plūstoša. Es nevaru teikt, ka es tagad mega veiksmīgs un viss ir tik rožaini. Nē, izklausās varbūt, jā, bet vēl daudz darba. Un daudz, kas ir izdarīts un vēl daudz, kas ir jādara. 3 reizes Ironmans, jā? 4. 4 reizes. 4. Šogad bija 4. Es sev dzimšanas dienas dāvanu uztaisīju. Man 17. augustā dzimšanas diena, 16. es taisītu Ironmanu. Patiesībā ļoti forši sanāca viss, jo es braucu ar tādu, domāju, ok, būs slikti, es rītā atzīmēšu vienalga dzimšanas dienu, nesanāca. Būs labi, tad es atzīmēšu, tā kaut kā tā plašāk, vēranāk, tā savā galvā domāju, bet, domāju, man sieva arī pateica, viņa saka, izbaudu šo pasākumu, viņa zina, ka, man tāds ir perfekcionisms, maksimālisms, jāiet tur baigi. Bet sanāca viss ļoti labi, pārsteidzoši labi, es pats nebiju gaidījis, jo galva bija brīva. Tāda es darīju un es baudīju, tiešām es baudīju to pasākumu, es tā. Cik te ir labi, ka es te esmu, paldies Dievam, ka man ir iespēja būt šeit un darīt to, un tā, un ar tādu es to visu darīju, un liels prieks tiešām un gandarījums. Labi, es no malas klausos, man liekas, kosmos. Man šķiet, ka šito var izdarīt tikai pārcilvēki, un kur vēl 4 reizes. Ko tas prasa pieņemt lēmumu, ka jā, es piedalīšos Ironmanā, un ko tas prasa vispār līdz tam nokļūt un to izdarīt? Jābūt sagatavotībai, ir jātrenējas. Man ir 2 sievietes manā klubā, komandā, kas arī ir izdarījušas Ironman distanci. Viena šogad izdarījusi, otra bija sieviete pagājušajā gadā izdarījusi. Un ko es vēl gribētu teikt par sievietēm? Es strādāju, man ir gan sievietes, gan meitenes, arī mazas tur meitenes, gan vīrieši un puiši. Ar sievietēm ir sarežģītāk, bet viņas nepadodās. Jā, viņas iet uz priekšu. Cik tur grūti nebūtu, ir tur savas psiholoģiskas lietiņas, bet viņas dara, jā. Un kas priekš tā būtu vajadzīgs? Pirmais, kā pareizi pateicis, pieņemt lēmumu, piereģistrēties tām sacensībām, un sākt darīt, sākt trenēties. Ja tu nebija pat trenējies, pat ja tu esi trenējies, vajadzētu saprast to bišķi struktūru, ko tev darīt, kā darīt. Ir vairākas izvēles, var paņemt treneri, kurš tev zinoši pateiks pretī, kā mēs rīkojamies, ko mēs darām. Var moderni tagad mākslīgais intelekts, var ar viņu komunicēt. Nav tas sliktākais variants. Tu pat ieteiktu, ja? Jā, kāpēc? Nē, vienīgi, ka viņš ir bišķi savs. Es arī pats esmu pētījis, skatījies pa citām lietām, bet es saprotu, ka ar viņu var kaut ko darīt. Bet viņam nav empātijas, un viņam ir jārīkojas, ir jādara. Ja? Un tu tur pats ar viņu vari komunicējot, pats sev atrast arī atrunas. Ja tu viņas meklē. Ja? Jo cita persona tev tavs atrunas nepieņems. Tev pateiks, pak, čalīt, vai tur meita. Kaut kur mēs te aizgājām, ne tur. Un tev iegriež atpakaļ. Te tu pa lielam mākslīgais intelekts, tu pats ar sevi, tu jau sadzirdi to, ko tu gribi dzirdēt. Izlasīt, sadzirdēt, jā. Nevis viņš, protams, tur iesaka, bet iesaka, kā cilvēks jau atrod un nakal to no tā konteksta, paņem to, ko viņš grib dzirdēt un saprast. Tad viss, tad laikam šitie 2 rīki, var vēl tādā trešais, paši kaut kādā izglītošanā, tur pētīt, lasīt kaut ko, bet tas būs gan ilgs ceļš. Un tad es domāju, tad ir tie stāsti, kur saka, ka tas bija tik grūti, tas bija kaut kas nenormāls, vairs nekad, un viss pietiek. Jā. Tas ir darāms.
protams, ne pirmā gadā, tu man pateiksi tagad decembrī, Klau, es gribu augustā darīt, es teikšu, dari, bet ne ar mani, bet ja mēs darām kopā, tad mēs darām, varbūt pēc 2 gadi, jā, vai pat pēc 3. Tas ķermenis jāsagatavo, gan ķermenis, gan galva. Tad tie 2-3 gadi būtu, ja, kas, ja cilvēks, kurš tā, drusku vingro, ja, pāris reizes nedēļā kaut kādus svariņus arī paceļ, bet pieklājīgā līmenī. Te būtu 2-3 gadi, lai es varētu startēt un pat finišēt. Jā, ja mēs runājam ar tevi par finišu, tu ļoti labi pateici. Tieši startēt un finišēt bez ambīcijām, ka es gribu tur kaut kādu x laiku, tur labi, es saku, pa tām 10 stundām, gribu tā. Nē. Startējam, finišējam, izbaudām. Tad tie 2-3 gadi būtu, ka tas ir darāms. Es nesaku mierīgi, viegli, nē, bet tas ir darāms. Man šausmīgi uztrauc tas vārds izbaudam. Es nezinu, es varu izbaudīt mazus treniņus, bet man par Ironman liekas, kungs, labi, ticu, tu izdarīsi, es neesmu, izbaudam. Tu minēji to vienu daļu, ka gan fiziski sagatavoties, gan mentāli un galvā sagatavoties. Un tas droši vien ir saistīts ar to izbaudam. Kas tur notiek? Kam tur ir mentāli jāsagatavojas? Jāsagatavojas, ka tā būs ļoti ilga diena, jo nav tā, ka tu atnāc un tu sāc peldēt. Tev, jau patiesībā tas sagatavošanas process, tas ir visilgākais, ka tu gatavojies. Kā tu piereģistrējies, mēs vienojāmies, un tad tu ej uz tiem 2 gadi. Tu sev noliec, labi, tie 1. gads paiet, tu tādi, cik forši, viss tik labi. 2. gada noslēgums, piemēram, no janvāra, augusts jau tur tuvojās, kā tuvojas, liekas, tur 8 mēneši, un tur vai, jūlijas 7 mēneši. Jo tev tuvāk nāk tas deadlines, tev sākās, vai es varēšu, vai es esmu gatava, vai man viss sanāks, bet man šajā treniņā bija tik grūti, kā tad es tur to darīšu, un es vispār nekad dzīvē, pieņemsim, neesmu skrējis maratona, man tur ir jānopeld, jānobrauc, un vēl pēc tam ir jāskrien. Te sākās galvā, tie 2, kā man patīk, te vēliņi, te viens tas baltais eņģelis, tas saka, nekas nesanāks, ja? Šitais saka, būs labi, ok, daram, ja? Un šitais bieži vien mēģina uzvarēt, un bieži vien viņš arī uzvar, ja? Vīriešiem, kas ir grūtāk, ka vīrieši mēs visus cīpariem tendētu uz rezultātu. Grūti mums izbaudīt, ja? Mums vajag to latiņu augstu. Sievietes var sarunāt, ka, Klau, dari, tu būsi viena no, jo nav daudz, ja? kas uz to iet. Un te tāds, tas vat laikam, bet tādī sacensību dienā, tur jau viss ir vienkāršāk. Tu jau tur esi. Un sākot pa to sacensību dienu pirms tev visa reģistrācija, tev jāsaņem numurs, tev jānodod ritenis, tur ķedas jāsaliek, viss jāsagatavo labi. Starts parasti 7 no rīta. Tur 6 tu pēdējais laiks, kad tu vari tikt pie sava riteņa. Tur kaut ko pārbaudīt, riepas spiedienu, tur viss. Tātad tev jau kaut kur 5:30 jābūt tai starta zonā. Attiecīgi, tu kaut ko uzēst gribētu, tad tev kaut kur 4 jāceļās. Un kopā ar visu to uztraukumu, lielākā daļa cilvēku, viņi praktiski neguļ to iepriekšējo nakti. Vai, ja to pa gulēšanu grūti nosaukt, jo tā ir tāda nomoda. Tu tā iekrīt un gaidi, kad tad jāceļās un jāskrien. Ja? Un uz visa to kopējā fona, kad tu nonāc, tu jau nopeldi, tu jau nobrauc. Kad tu sāc skriet, tās jau ir pagājuši 12 pār stundas no tā sākuma posma, kā tu esi piecēlies. Vienkārši ķermenis ir piekusis. Tu pat ikdienā esi jau piekusis, un tu gribi kaut kur, izstiepties, atslābt, kaut ko uzēst. Tur jau tu ēd batoniņu, želēs, tur banāni, vēl kaut kas. Jā, tāds, un tu visu dienu esi tādā tonusā. Laika apstākļi arī nevis laika ir tie labākie. Saule citreiz tur Tallinā, ja runājam, tie Ironman distanci, tur vējains un lietains un augsts. Kas tik tur nav? Dažādi. Izaicinoši. Kur tas baudas process ir tajā visā? Es vēl viņu nedzirdu. Pievarēšana to, ka tu to izdarīji. Tas dopamīna tā deva, kuru tu saņem hormonālais, kad tu, un to tu jau sāc baudīt, es pēc sevis teikšu, kad tu sāc, man tā, kad es nokāpu no riteņa, ok, tas jau ir baigi labi, jo ritenis tas ir tehniskais sporta veids, tomēr var ķēde pārtrūkt, riepa mīksta, tur kaut kas noplīst, salūst,
un tad tev viss ir beidzies. Jā? Nu, protams, var kaut ko saremontēt, bet ir lietas, ko tu nevari. Ķēde saplīsusi, viss faktiski tev gonka ir beigusies. Jā? Nu, tā tad tu no tā riteņa nokāp, tad tev viss sākās, kā saka, maratons priekšā. Tu to dari, un manā gadījumā tā, ka notiek šīs pēdējo, ja mēs runājam tās sacensības, kas man bija, es baudīju to, ka tas bija Zviedrijā, Kalmāra pilsēta. Visas trases garumā bija cilvēki. Labi, tur aplis bija bišķi pār pa 10 kilometri. Bet tur bija tāds atbalsts, tas bija kaut kas nereāls, un tu skrieni, un tu vienkārši prieci, tev kaut kādu bērnu dot 5, kaut kādu tur tāmta ar kastroli stāv, tur 2 sit, tur klapē, tur bļaukās, tu tur malāc kāds. Tu visu laiku esi tajā iekšā, un kad aizēju jau tai 3. aplī, tas ir, respektīvi, tur 3,5 bija apli, jā. Tie ir 30 pār kilometru. Saprot, vēl bišķi jāpaciešās un viss būs. Un, kad tu tur ieskrien tādā jau vecpilsētā, tu saprot, vēl daži līkumi un tā taisne, kur tur vispār visi cilvēki tā plūsma atmosfēra, tev kliedz tas announcements, viņš tev nosauc tavu tur vārdu, uzvārdu, you are an Ironman, tur šķērso to finišu līniju. Tur tāds, es pat tagad stāstu tāds bišķi skudriņas ir. Pat te tas galu galā tas izbaudāmais, jā. Trasē negluži katru reizi sanāk izbaudīt, bet, kad tu šķērso finišu līniju, kā jebkurā projektā, darbā, tu dari, liekas, viss, bet, kad tu viņu noslēdz, izdari, ir. Un tad, principā, viņu gribās vēl un vēl, jo tas ir tas augstākais, kur sevi izaicināt, jā? Jā, kāds izaicina sevi ir 2-kāršie, 3-kāršie, vēl kaut kas, bet man ir ar mani darbojās cilvēki, kas saka, tur arī pirmo izdara, viss vairs nekāda, jā, tur, bet nē, tur viņš saka, es gribu nākamgad vēlreiz. Es saku, kā taču, nē, es gribu, es jūtu, man gribās to sajūtu, jā, es gribu vēlreiz. Viņš saka, es pirmā reizē, tur tīpaši tas attiecās uz tiem, kas izdarīja pirmo reizi. Es teicu, pēc pirmās būs otrā, jo pirmo tu nezini, ko sagaidīt. Tu tādā neziņā, tā pirmā reize, kā tad tur būs. Ok, izdarīja, bet tev nevar ko pat salīdzināt, kā tas bija. Tur tu runā ar kādu, kurš arī darīs. Tas saka, man bija tā, man bija šādi. Tad tajā nākamā reizē, tā otrā reizē, tas jau tas baudāmāks, tas process, nosacīt. Viņš ir pat grūtāks. Jo tu jau zini, ko gaidīt, kas tev sagaida priekšā, kur tev būs grūtības, kur tev būs kas. Jā, tā otrā reize nav tā vieglākā, pirmā pat vieglāka. Nosacīt, jā. Nāk tik viens salīdzinājums prātā, un es ļoti domāju arī par šo. Tas ir vienu klientu, kuru es atsevišķi individuāli strādāju par profesionāliem izaicinājumiem, un tur, kur jau cilvēks ir uz tādas izdegšanas robežas. Ja, un tad viņš toreiz arī salīdzināja. Viņš saka, tas ir līdzīgi tā kā, ka es skrienu maratonu. Ka ir brīži, kad es vienkārši padodos, jo tas ir galvā. Un ir brīži, kad man ķermenis saka priekšā, ka man nevajag tos pēdējos 2 kilometrus skriet, jo vienkārši būs pilnīgi viss slikti. Un tad viņš mēģina to sajūtu pārnest uz viņa darba vidi. Viņš saka, tagad man liekas, ka es vienkārši padošos tos 2 kilometrus pirms, ka man ķermenis vēl nesaka priekšā, ja, uz to savu tīri mentālo veselību un šo te izdegšanas robežu. Un tad es domāju, tas, ko tu stāsti, tas ir ļoti milzīgs izaicinājums fiziskas ķermenim. Vai ir kaut kādas lietas, vienalga vai mentālās, vai varbūt fiziskās, vairāk par to, kas prātā notiek, kad tu vari izšķirt, kad tā ir padošanās 2 kilometrus pirms, vai, teiksim, kā tu teici, ar mākslīgu intelektu mēs viens otru pārliecinājām, ka varbūt tomēr šito nevajag. Un kad patiešām šis ir konkrēts signāls, ka nē, tu tūlīt darīsi pāri savam ķermenim, nespied, nevajag. Ir, es teiktu, ir. Un te jāmāk sevi sadzirdēt, kāpēc vajadzīgi tie treniņi. Un tas treniņu posms un cikls ir sāpes objektīvas. Viņas var būt, sāksim tur ar potīti, celi, gūža, tur iekšējie orgāni un vispārējais un ejam tur uz augšu. Jā. Tad, protams, nevajag sevi iet pāri, un tad jāizvērtē tās sāpes, cik tad man tur sāp. Jā, tad, es parasti iekštreniņu cikla procesa, es saku no 0 līdz 10, es pat saviem bērniem saku no 0 līdz 10, uz 10 vai uz 2. Sāpes ir tā, mēģinam izvērtēt. Ja uz 2, turpini, jā, tur skrēja ātri un sāc tur iet ar kājām, vienkārši kusties.
Nu, ja tev turpina sāpēt, nu, protams, tad, nu, vai tur, nezinu, krūškurvī durs, tad tur varbūt tā ir, nu, tu nevari izvērtēt sirds, vai tu nevari sevi iekāpt iekšā, jā, pāanalizēt. Nu, tad ir jāpieņem tas lēmums, varbūt, ka jāapstājās, jā. Bet cik es esmu ievērojis, kā es teicu, es iekšā sporta esmu 17 gadi, 17, jā, tūlīt ir jau 17, jā. Un es ar daudziem esmu darbojies, man daudz bija apkārt, lielākoties mēs sev pažēlojam. Nu, tā ir lielākoties, tā ir sevis taupīšana un tāda pierunāšana, ka, to, ko tu tikko minēji 2 kilometri pirms, jāatlaiž. Kāpēc ir jāatlaiž? Galvenais, ka nekas nemainās. Viss tikpat grūti paliek, tu jau turpini, vai tad tu apstājies un pasaki viss, un tad padomā, ko tu pats sev pēc tam teiksi. Un es bieži vien savējiem, kas ar mani darbojas, vai tu runā, kā, es saku, kad tu palaidīsi vaļā, tu padomā pats pēc tam, ko tu pārmetīsi sev vai nē. Un es bieži vien ar jauniešiem arī saku, darat tā, nedarat priekš kāda, bet izdari tā, lai tu sev nevar pārmest. Nav būtiski, tu pirmais šodien vai 50. Tev ir sev pārmest kaut ko pa visu trases garumā? Nē. Tu esi malacis, jo tu sevi pārvarēji šodien. Jā, varbūt nebija tava diena, nav tur tā pirmā, tur vēl kaut kāda vieta, bet ir jāpārvar sevi. Protams, ne caur sāpēm. Ja sāp, tad ir ļoti jāizvērtē. Jā. Protams, tur iekš tām Ironman sacensībām, tur ir mediķi mašīnas, tur pieiet pie mediķiem. Pat skriešanā, pat ne mašīnas, tur pa skriešanas posmā pa apli braukā parasti kāds brīvprātīgais, bet tas ir mediķis ar medicīnas to aprīkojumu. Viņam tur rakstīts, tas ir medical. Tu vari droši tur pacelt roku, tu viņu ievēros un prasīt viņam kaut kādu palīdzību. Jo ir, es redzēju, cilvēkiem tur krampis ar vēl kaut ko, viņš tur augstumu kaut ko papūš, dažādi, jā. Tas ir darāms. Caur sāpēm nepārvaram, bet ja mēs salīdzinām ar biznesu, ar uzņēmēju darbību, tā ir sevis kaut kur pažēlošana, tas ir viens, vai salīdzinot ar to Ironman distanci, ļoti pātri izvirzīti tie mērķi, pārāk nesasniedzami. Un tas cilvēks paņem sev pārāk pa daudz, un viņš nav gatavs. Ne tajās sacensībās, ne uzņēmēja darbībā. Solis pa solim mums sev jāattīstās. Ja? Mēs jau gribam uzreiz, un viss. Gribam gan. Jā. Un ļoti patika, tas piemērs, kur tu teici, ka tu taču vari to vienkārši darīt lēnāk. Pamēģini tagad staigāt, nevis skriet. Tāpat tiks uz to galu, tāpat tu virzies, un tu procesā sapratīsi, kas ar tevi notiek. Vai ne? Un tā otra lieta, kuru tu minēji, ka tāpēc ir tie treniņi, kuros es sevi iepazīstu. Cik varīgi ir sevi saprast, kuros mirkļos es šitā domāju, kuros mirkļos es pats sev mānos, un kas īstenībā notiek gan ar manu ķermeni, gan ar manu prātu. Tieši tā. Treniņi ir tā svarīgā sastāvdaļa, bez kuriem nevar. Jā? Un tāpēc ir tādi speciāli garāki treniņi, ir taisa tur nomets. Kopā mēs braucam kaut kur uz kaut kādām izbraukuma sesijām. Mēs šogad bijām Kiprā, un mēs braucām Olimpas kalnā. Jā? Tas ir... Mēs arī uzbraucām 180 km, nobraucām, tas bija ilgi, un es visiem tur, kā es stāstu, mēs tur vienojāmies, es esmu tas guru nosacīti, un viņiem saku, Klau, tur jāēd, un es vienā brīdī jūtu, ka kā mēs sakam, tu nedēdi, jā, tu tādu badu noķeri, tev, cukurs nokrītās, un tu saproti, ka tu esi tukšs. Tās kājiņas galīgi vairs tikko tu biji tās moršs, un tas ir viens mirklis. Bet tam arī jāaiziet cauri. Es tam esmu vairākas reizes izgājis, un te es pat ar visu to biju tā kļūdījies, un man viss tur gaida. Es saku, nē, brauciet. Es saku, es pats savā nodabā, bet es braucu, es ļoti daudz ar sevi runāju. Es gribēju, lai ir kaut kāda teleportācija, un lai mani teleportē atpakaļ uz pilsētu. Es pat nevilku telefonu ārā, jo es zināju, ka tajā vietā zonas nav tur kalnos. Vienkārši nav, tu pat nevari. Bet es būtu taksi izsaucis. Es saku, kā ir. Es biju ļoti priecīgs, ka tur nav ne tie sakari, nebija nekas. Tas atkal par to cilvēku runājot, kā mēs domājam. Jā, bija grūti, bet pēc tam izgājām. Pēc tam es uzbraucu tajā kalnā. Turpat ne kalnā, tur kalna vidū, tur kādā kafejnīcā mani tur gaidīja visi mani līdzsabiedrotie.
kas man bija tāds arī pārsteigums. Labi, es tur padzēru ļoti, ļoti saldu tēju, kaut kādiem tur batoniņiem, vēl kaut ko. Nu, es tālāk turpināju, nu, tā kā it kā nekas nebūtu bijis. Jā. Tas bija īss brīdis, mirklis, kurš bija jāpārvar un viss, un ar sevi jāvienojās, virzies. Es jau braucu, nebija tā, ka es nevarēju pabraukt. Varēju, vai nebija tik labi, kā es gribētu. Vai tu pēc tam ar sevi runājoties saprati, kurš bija tas mirklis, kad tu aizgāji šķērsām un nepamanīji savu ķermeņa signālus, ka tūlīt būs blum un beigsies? Jā, nu es sapratu, es analizēju pēc tam. Pirmkārt, mēs tur pa šērpu sākām, varbūt pa ātru visi braukt, un es pats biju priekšgalā, man likās, nu tūlīt, un man bija labas tādas brokastis, un man likās, nu kā man taču tur uz pirmām pāris stundām pietiks, man neko nevajag, viss ir forši. Es to visu pāranalizēju, protams, jā, nu bez tā nevar. Nu, tas būtu, nu te laikam cilvēks atšķir, nu cilvēkiem, tāpēc mēs esam cilvēks, homo sapiens, kurš māk darīt secinājumus. Ja viņš nedara secinājumus, nu tad ir skarbi, jā. Bet ja mēs kļūdamies, tas ir normāli kļūdīties, bet darīt secinājumus. Un nākamreiz kļūdīties citā vietā un tad atkal darīt secinājumu. Jā. Tur izklausās drusku pēc tāda ego, nu es taču varu, es pa priekšu tur visu tur jaunajiem, es tur paēdu. Nu, kaut kur jā, nu kā, nu es taču ar pieredzi jau, cik gadus ir brauks, nu ko tad, nu jūs tur taupaties, es to visu zināju, es esmu vairākas reizes izgājis, viss būs labi, viss kontrolējami. Nu, protams, ka ir, jā, nu te arī tāds uzņemies to līderismu, jā, var teikt, nu bet gadās, bet tas ir normāli. Tas ir, jā. Pilnīgi pievienojos, ka no tām kļūdām jāmācās un pieļaujam pēc tam nākamās kļūdas, lai no viņām varētu mācīties. Jā, tas ir tikai labi. Tu esi redzējis, kā cilvēki startē, ja tavās rokās ieiet tajā. Nu, varbūt, es nezinu, drusku varētu pamēģināt triatlonu un beigās viņi nofinišē, piemēram, izdarot Ironmanu. Kā šie cilvēki mainās un vai viņi mainās? Vai kaut kas mainās ar viņiem tajā procesā, viņu prātā, viņu lēmumu pieņemšanā, viņu pārliecībā, vai tu esi kaut ko novērojis? Mainās, jā, ļoti mainās, jo es pats tā esmu izmainījies, jā, tādā veidā, jo es kāpēc pieņēmu to izaicinājumu, ka es varu gatavs mainīt, jo es sapratu, ka cilvēks daudz ko var pārvarēt, jā. Un cilvēki sāk parasti, mēs ar tevi arī runājām, tu arī tā kā vēlies pamēģināt to triatlonu. Var jau sākt, un ir tās tautas distance, tāda, pirmoreiz izdara, pilnīgi ņemams, tu tāds izdara, ok, jā. Un ja tu pieņemsim, ieej tajā, kā tev patīk aktīvais dzīvesveids, tur kādreiz uzpeldēt, kādreiz pabraukt ar riteni, paskriet, tu virzies tā, pagājuši gadu es taču taisīju to tautas distanci, nākamā gadā jau, es mēģinu kaut ko lielāku, jā. Kaut ko tur jau ne tautas, varbūt vienu, es saku, līmeni augstāk. Un tā lēna gara tas cilvēks nonāk, tas taču laikam arī to lielo varu, to Ironmanu. Jā, vari, tik jāvirzās un jādara. Un mainās pēc tam arī tā domāšana, dzīvē, ja, ka tu saproti, ka šķēršļi atkal, es gribu atgriezties pie galvas, ka viņi visi ir mūsu galvā, un ja mēs cītīgi strādājam un darbojamies, tad mēs varam viņus pārvarēt un pieņemt jaunus izaicinājumus un uzvarēt pirmām kārtām pats sevi jāuzvar. Es visiem saviem, ar ko es darbojos, konsultēju, saku, nedomājiet par to, cik jūs cilvēks tur apdzīsiet, vai cik jūs apdzīs, vai tu būsi pirmais, vai tur, es pēdējais nekad nesaku, ja? Vai tu vienkārši finišēsi. Tu finišēji, tu jau esi malacis, ja? Jo cik pārējie viņi, pat tu tagad mēs pat sēžam nesāk, runājam, kā tu saki, es pat nevaru iedomāties, jūs esat necilvēki, ja? Tā. Bet jābūt drošākam un viss. Es tagad publiski saku, es ļoti izdarīšu to kādreiz. Es vēl nezinu, kad. Un kāpēc es to saku? Jo tiešām ļoti interesanti šī domāšana, ko es arī esmu piefiksējis, ka katru reizi, kad tu kaut ko izdari un sasniedz vairāk, tu patiešām saproti, ka iepriekš tu to nezināji, un no malas skatoties, tev likās nereāli. To var tikai kaut kādi īpašie cilvēki caur īpašiem sakariem vai, vienalga, kas tā būtu pa tēmu. Un tad tu to izdari un saproti, nē, izrādās var visu. Tikai, ja tu paņem un dari un maziem soļiem, un pa vidu nenobīsties, ka tās ir zīmes, ka es šito nevaru darīt. Un pat to zinot, un es arī daudz pētu, kā smadzenes strādā, un pat saprotot, kā smadzenes strādā, ka viņas uzbūvē visu, kāpēc es nevaru, taču darot, es piefiksēju, ka es varu.
tik un tā ir jomas atkal, uz kuras pagriežos un paskatos, piemēram, uz to pašu triatlonu, joprojām. Es saprotu, ka es viņu varētu, bet man prāts kaut kur... Jā, šito. Un tik un tā ir jomas, kurā tas prāts tevi pārliecina, ka nē, varbūt nē. Tev arī ir tādas jomas? Zini, grūti pateikt. Es kaut kādus pats izaicinājumus pieņemu, tos esmu pieņēmis. Man tagad labs ir piemērs vēl par cilvēku tām spējām. Es tikko biju Austrālijā pie savu draugu, viņš rīko peldējumus pa upi. 34 km, peldot 34 km, ūdens temperatūra no 12 līdz 14 grādi. Nav būtiski, cik ir gaisa temperatūra pie šāda, jā. No 12 līdz 14. Reāli es pats, viņam 4 peldējumi bija. Vienā no tiem es pavadīju divu vīriešu peldējumu. Viņi nopeldēja nepilnās 8 stundās. Tur bija straumi, bēgums, tev palīdz. Jā, nav tur super peldētāji. Es pēc sevis, pēc būtības, man patīk siltums. Gan silts ūdens, gan tur gaisa silts, viss. Un es tāds salīgs esmu. Es sev tā definēju. Bet es domāju, labi, mēs esam tur, visi tur peld, satiekās. Es saku, man arī jau, kā acis lupā, es nesaprotu, viņi taču peld, es taču arī laikam varu, jā. Okay, es ielicu tur upē, tā pamēģināt. Es nopeldēju kaut kāds 15 minūtes. Man tas Valērijas, pie kā es biju draugs, viņš saka, ielaid augstumu sevī. Nedomā par to. Viņš saka, vienkārši nestāvi, negatavojies, kā tu iekāps, vienkārši ej un sāc peldēt. Viņš saka, taču māk peldēt, sāc peldēt. Es saku, jā, galvenais elpot. Viņš saka, jā, galvenais elpot un nestresot. Un ielaid augstumu sevi. Un es peldēju, forši bija, perfekti, tiešām. Protams, lai tur nopeldētu tās 8 stundas, tam ir jāgatavojās. Bet es biju 14 grādos peldējis, burtiski 2 nedēļas atpakaļ. Tas ir darāms, jā, un man pat ir tāds, es tā aizdomāju, viņš saka, grib uzpeldēt visu upi, es saku, zini, jā. Es saku, ir interesanti, jā, jo, tas atkal par sevis pārbaudīšanu, bet man vēl grūti iedomāties, ko nozīmē tās 7 vai 8 stundas pavadīt pat ne augstā ūdenī, man pat ne par to, es viņiem prasīju arī, saka, kā, saku, pa ko jūs domājat? Tu 8 stundas, tu redzi, viņi 2 peldēja, viens skatījās tikai uz to mūsu kuģīti, otrs skatījās arī, viens skatījās uz to mūsu kuģīti, viņš pa labi elpoja, otrs elpoja pa kreisi, viņš skai to draugu savu redzēja, to partneru peldētāju. 8 stundas, tu viņu redzi, viņš redz tevi un vēl kuģīti. Un tu saproti, ka tu skaties uz priekšu. Tur tā upe plata ļoti, un tur viļņains bija tajā dienā, un diezgan tāds izaicinoši tie laika apstākļi. Es domāju, te ar sevi jāsarunā, ka neizkāpt ārā. Jo pirmais peldētājs izkāpa pēc 2 stundām ārā. Viņam palika augsts. Viņi peld katru pusstundu, mēs viņiem iedodam uzēst, tur speciāli tāda aprīkojums. Viss tu pajautā, vai tev viss ir ok, un tu tiešām viņā ieskaties, vai viņam viss ir ok. Tu viņam skaiti, cik viņš bieži veic tos īrienus, jo, ja viņam, pieņemsim, viņš visu laiku 60 veic minūtē, un tad viņš sāk 30. Tātad tas jau tāds zvaniņš, ka viņš varbūt jāķer ārā no turienes, un jāsāk viņš sildīt, jā. Runājot, jā, par to, bet pamats ir, kā pieņemt to, ka tu neredzīji to finiša līniju, tu redzi tikai to ūdens, to virsmu. Ļoti tālu, un tu nezini, cik tev vēl ilgi. Un reāli ir augsti vēl. Es arī, kad teicu par to peldēšanu, es tur pilnīgi amatieris runāšu. Es savā galvā novizualizēju, kā es tur gaujā, tādā, vardītē. Šitais nav par to lēnām mierīgi vardītē, tas ir, īrietis ar visā, kraulā, un tāpēc es laiku uz to vienu malu skatos. Tātad arī es pat nebaudu skatu lēnām, peldot. Es principā visu laiku esmu procesā un elpot. Tie, kas sporto pamatā, tu arī no ūdens ļoti grūti kaut ko saskatīt. No laivas tu vari saskatīt, bet, kad tev ir galva ūdenī, tu tiešām tev tas redzes sloks, tu nevari daudz. Tīpaši viens tas elpo uz laivu skatās, viņš neko, viņi tikai redz to mūsu sānu, tās laivas, jā.
Un, tu nevari no ūdens, tev tas horizonts, cik tu vari ar to skatu redzēt, tik tu vari. Jā, tu nevari tur baigās ainavas, tur izbaudīt, un ūdens tur ir tumšs. tur dziļumā arī tur īsti. Viņš ir tīrs diezgan, bet dēļ tā, ka tur koki pilnīgi var teikt aug kā iekšā. Viņš tā kā mūsu arī tur ezeri dīķi, viņi nav caurspīdīgi mega, tu nevari tur redzēt ļoti dziļi. Respektīvi, zivtiņus tu arī tur nepapētīs. Labi, stundu, divas. Cik tu priecāsies par zivtiņām, par tiem skatiem? Tad par ko viņi domā tās 8 stundas? Viņi teica arī, es ar tiem runāju vīriešiem. Viņi saka, es domāju, ka es to varu, man tas ir jāizdara. Viņš saka, visu laiku ar sevi runāju. Jā. Un es arī, starp citu, bieži vien es arī sev saku, tu to vari. Un, nav pa ko citu. Tu nevari pa kaut ko tur domāt, kaut kur tur aizplūst. Jā, nē, nedomājās. Absolūti. Viņi teica, es domāju par to, ka man tas ir jāizdara un ka es varu. Viņš saka, ja tu sāksi domāt par kaut kādām tur ainavām, vēl kaut ko, tu sāksi saprast, ka tev tomēr ir augsti. Jo viņi gatavojās tam, jā. Viņi tur sēž speciālās vannās, tur gatavo to ķermeni, tādas tās lietas. Tu visu laiku domā par to, ka es to izdarīšu, un es to varu, un es esmu spējīgs. Un, tā viņi to dara, jā. Un es, pieņemsim, mans piemērs, es iekšu ne pirmām, laikam otrās Ironman sacensības. Tad es skrēju, man arī ieteica, viņi saka, kad tev paliks galīgi švaki, skrien no staba, no laternas līdz laternai. Visur vai telegrāfa stabi visādi ir, jā. Izvēlēs sev to un tad dari to nolīdzi. Un tad tu skrien, vienu pievarēji. Tas atkal pa tiem maziem solīšiem. Nevajag skriet, nokāpt un skriet visu 42, jā, un tā līdz šejienē aizskrēja. Tā solis pa solim, jau ir gals, jau ir beidzies viss nemanāmi. Var teikt, nemanāmi. Jā, es domāju, cik tas patiesībā ir spēcīgi, es to pārnestu uz kādiem citiem dzīves izaicinājumiem, ka vienīgais, kas skan manā galvā, 8 stundas no vietas ir. Jā. Es šito varu. Es šito izdarīšu, es šito varu, es šito izdarīšu. Tur nav nekas, kad, varbūt paskatāmies seriālu, baigi noguru varētu pasēžot, jāpazvana, jā, nē, varbūt tomēr tas nav man. Tas ir brutāli, 8 stundas, es to varu. Jā. Kas par tādu jaudas iekodēšanu sevī? Teiksim tā, tie visi, kas tur bija, tie ir veiksmīgi cilvēki, veiksmīgi tie ir uzņēmēji. Viņi brauc tur ar saviem atbalstītājiem. Tas nav lēts pasākums. Viņi tur arī no viena Austrālijas gala atlido uz turieni. Tas arī tas ir maksas pasākums. Viss. Viņi gatavi to pieņemt izaicinājumu. Viņi zina, ko tas nozīmē. Jā. Un es domāju, viņiem varbūt, ja es tur no sporta projicēju savu uzņēmēju darbību, tad viņiem, es domāju, visdrīzāk otrādāk, nevis drīzāk, bet ir otrādāk, viņi no uzņēmēju darbības savas tos veiksmes stāstus, viņi projicē uz to savu sporta izaicinājumu, ka viņi to var. Un viens no viņiem, viņš saņem, ka tu šitādu peldējumu veids, un tas ir oficiāls, tur viņam ir izsniegts certifikāts, viņš tagad septembrī viņš brauks 26. gadā uz to Lamanšu. Viņi sauc savā starpā English Channel, jā. Jo tur tad tev jābūt peldējumam, tu nevari tā pieteikties, un es gribu. Nē, tur ir savi nosacījumi. Viens ir, ka tev jābūt kā minimums 6 stundu peldējumam, kādam ne par distanci, runa iet par stundām, un tai ūdens temperatūrai jābūt zem 15 grādi. Tāpēc mēs ik pusstundu fiksējām gaisa temperatūru, ūdens temperatūru, to sīrienu skaitu, cik viņam ir vēja plūsmu, tas tāds, un viss tie ir tāds arī, tas viss dokumentāli tiek pievienots, viņam pēc tam, pēc peldējuma tiek izsniegts certifikāts, viņš priecīgs iesniegs un piedalīsies savā jau nākamā izaicinājumā. Tātad šitais viņam bija starpposms. Jā. Apbrīnojami. Iedvesmojuši un apbrīnojami. Mēs to varam. Tad uz 26. gadu triatlonu, ir jātais, ko tur... Tagad jau tas jau skaļi pateikusi, nevar vairāk to nedarīt pareizi. Alūksnē, starp citu, ir labs, un tur ir tautas distance, no Valmieras nav tālu. Ne tālāk kā Rīga. Nav, jā. Ir jāizdara. Klau, ko tas nozīmē? Veidot
uzņēmējdarbību sporta jomā kā treneris? Tas tā kā varu saprast uzņēmējdarbību šādos pakalpojumu, preču pārdošanās un tam līdzīgi. Un tad ir sporta joma un uzņēmējdarbība. Ko tas nozīmē? Tu tagad pateici vārdu pakalpojums, tas tomēr ir pakalpojums. Jā? Tas ir darbs ar cilvēkiem, tas ir pakalpojums. Diezgan izaicinošs. Un neviens nav pakalpojums vai tur uzņēmējdarbība viegla. Bet sports... mūsu zemē ir sarežģīts Latvijā, jā? Kā tāda sporta nozare. Jā? Jo es strādāju kā pedagogs, kā sporta treneris Mārupas novada sporta skolā, kur man 40 audzēkņi. Tur tas ir viens, un otrs, jā, kā uzņēmējs, kur es piedāvāju tur, pieņemsim tev, jā, tur treniņu, tur plānu vai tur koptreniņus un viss tādas lietas. Tas ir diezgan sarežģīti. Izaicinoši, bet tas ir darāms. Jā. Es pat nezinu, kā plašāk atbildēt. Jā, kā tu to uzsāc? Kur tu meklē klientus? Vai tu veido komandu, paplašinies? Kas tas tāds ir uzņēmumā? Vai tev ir obligāti jātaisa savs sporta klubs vaļā, kaut kādas sadarbības? Ko nozīmē uzņēmējdarbība šajā jomā? Jā, ir biedrība. Ir biedrība, kas nodrošina, kas uzņem tajā biedrībā, kluba biedri ir, ja, kas ir visā tajā. Un patiesībā par mums runā mūsu darbi, reklāma, jā, sociālie tīkli, bet tā nav maksas reklāma. Tā ir tīra, ka tu esi aktīvs sociālos tīklos. Un tie, kas pieņemsim iekš triatlona, tie pazīst, ka ir tāds Igors, ir klubs Triatlona akadēmija, tas viss ir ok. Bet es ar tai pašā brīdī saskāros, ka daudzi nezinu. Pieņemsim, tu arī nezināji tur gadu atpakaļ, tur pat nevajag gadu atpakaļ, jā. Tie, kas nav tajā jomā, tie arī nezin, un kāpēc viņiem būtu jāzina, jā. Bet tai pašā brīdī, ja tu ej uz kaut kādu klubu, kā manā redzējumā, jā, vai klubu, pat pie jebkura, ko mēs darām, mēs paskatāmies, vai tur ir mājaslapa, vai tur ir sociālie tīkli, kas tur ir, cik viņi tur ir daudz vai maz, un ko viņi piedāvā, ko viņi pa lielam atkal aiziet tas pats uzņēmējs. Un tu saproti, ka tev jābūt visu laiku ritmā, tajā jābūt tendencē. Tu nevari tur no sērijas, mēs tur esam 20 cilvēku kopieni, mums ir visi forši, mēs tur tādi draudzīgi, bet neviens jau par tevi nezina. Tie 20 zinu, kādam piegriezīsies agri vai vēl, un kā tas 21. atnāks, vai tur viens izies, un kā tas nākamais atradīs. Te ir tieši tas pats, kas uzņēmēja darbībā. Jā. Es teiktu, ļoti, ļoti līdzīgi. Es uzsāku vispār strādāt tikai ar bērniem. Jā, man bija licencēta programma, tad man piedāvāja iet iekš Babītas sporta kompleksu. Viņi saka, nāc pie mums tā kā apakšā zem mums. Es saku, es negribu būt zem kāda. Es saku, te jūs man teiksiet, kā man strādāt. Viņi saka, nē, tu pats, tev ir programma jau licencēta raksti, tur pielāgosim to programmu mūsu, kā saka, piedāvājumu. Tad tā ir interešu izglītības programma šobrīd. Nav tāds vairs Babītas sporta komplekss, tagad ir sporta skola. Tagad mēs esam jau iekš sporta skolas. Tā nejauši, es nebiju plānojis tā, jā, bet viņš tā kaut kā iet ar tiem darbiem. Un, ja es sāku, es nezinu, es tev negribu samalot, man kaut kādi 10 bērni bija. Tas Covid laiks, jā, tur es vairāk laikam nevarēju, īsti mazāk pat varbūt bija. Jo viens bērns stundā varēja būt, viens klients, viens tādā veidā. Tā kaut kā tur bija, kā atļauts bija 2 jau. Kaut kādi tie bija tur 10, jo bērniem skola tomēr. Tad viņi pēc skolas, tad bija vēl tie Covid laiki, viņi tad sēdēja. Bet vienalga viņiem bija skolas, tie stundas viņiem bija online. Respektīvi, mūsu tas darba laiks ir no 3 un vēlāk, jā. Tie bija, man liekas, kaut kādi 10, tad šobrīd man iekš tas sporta skolas interešu izglītībā man pār pa 40 bērni ir. Viņi jau savā starpā klasēm, un tur klases biedri nāk. Tagad patiesībā es jau esmu limitēts, jo es nevaru paņemt vairāk kā. Jo tā ir atkal drošība un ir noteikumi. Jā, tīpaši viss, kas saistīts ar ūdeni, tur jābūt ļoti uzmanīgam. Jā. Bet es uzskatu, ka, ja būtu iespēja, tur pieņemsim otrs treneris, vai es tur vēl savu laiku varētu paplašināt, es domāju, ka vēl varētu piesaistīt bērnus, jauniešus. Domā paplašināt komandu, pameklēt vēl trenerus? Jā,
Jā. Jo, it īpaši bērniem, jauniešiem, tas ir tāds, manā uztverē ļoti foršs sporta veids. Es pats no peldēšanas, un tas tāds mentāli, garlaicīgs sporta veids. Tu redzi flīzītes, bet braucot uz nometni, citā baseinā cits flīzītes. Kādā nav flīzītes, kādā ir tāds vienkārši uzklāts, tas segums. Bet pa lielam tev viss ir diezgan līdzīgs, un tiešām tur cepuru nospēldētājiem, kas paņem tos augstus mērķus, jo tur ir ļoti daudz jāpavada laiks, gan baseinā, gan ārpus. Ko triatlons piedāvā? Gan peldam, gan tur, piemēram, ziemas periodu mēs pamatā peldam un skrienam. Skrienam, paldies ziemai, mēs varam skriet ārā, tas ir forši. Lūk, tur vai vingrojam zālē, Vasarā mēs daudz uz riteņiem, daudz atkal no mūsu laika apstākļiem un no velo infrastruktūras, daudz kas atkarīgs, bet tur pieslēdzās ritenis, klāt. Viņš tāds daudzpusīgs, nav garlaicīgi, un arī trenerim nav garlaicīgi. Tu tāds ieplānoji rītā vasarā, pieņemsim, riteņu braukšanas treneri, skaties, no rīta saulīt spīdē, pēcpusdienā sāk gāzt lietas. Saka, ok, šodien tomēr laikam nebrauksim, bet ejam skriet tur, tādā veidā. Visu laiku jābūt tādam adaptīvam un jāpielāgojās laika apstākļiem un ne tikai. Garlaicīgi tur tiešām nav. Es dzirdēju tajā, kad stāstīja par to, tad nejauši, tagad tur jau esam un tagad jau ir šitā izaudzes. Tas izklausās mazliet līdzīgi, kad teica, noskrien līdz nākamam laternastavam, tad vēl līdz nākamajam, un tad jau kaut kādā brīdī tu nejauši pat nepamani, kur tas nokļūs un kā viņš ir izaudzes. Tā ir, jo, piemēram, šobrīd es arī strādāju, man arī nejauši, es braucu kā pa Eiropas kausiem ar mūsu jauniešiem Latvijas, tie, kas pie manis klubā ir. Es braucu viņiem līdzi kā treneris, kā treneris. Mēs braucām un sapazināmies tur ar Ukraiņas arī pārstāvjiem. Un vieni tur dzīvo Ukraiņi Turcijā. Viņi jau labu laiku tur dzīvo. Varbūt paņem mūsējos arī uzskats. Es saku, tas tik tālu attālināt un visu. Un tā, galā man tagad 4 Ukraiņi. Gada griezumā tā sanāca. Es viņus sanāk tā, ka viņi peld tur savās peldēšanas grupās, bet es viņiem pieskatu, ko viņi dara, kā mēs komunicējam savā starpā, mēs vienojamies par kaut kādām lietām, es tur iesaku, es viņiem tāds kā konsultants, un tie ir jaunieši, vecākam ir 18 gadi, tad vienam 15, 14 un 17, tā tie vecumi, ir darāms. Kad gadu atpakaļ es teicu, nē, es ļoti biju tā, tad to vienu puiku tur ģimene, es saku, labi, man tā mamma zvana, māsa. Tad es zinu, tā māsa tur 14, es saku, nē, es saku, pa jaunu, ko. Viņi iet tur dar, tu tikai pieskat tā kaut kā. Tā kaut kā mums tā pieskatu, tā varētu to teikt, Tā pieskati, un tā viņa jau arī jau. Tā viņa arī jau iekšā, kā saka, iekš kluba, ir tā starptautiskā pieredze, Iet atpakaļ tagad uz iepriekšējo nodarbošanos. Tev reiz 3 iepriekšējā alga, un viņi saka, nāc atpakaļ, ko tu tur? Nē, jo es laikam izējot šo laika posmu 5-6 gadus, tā diezgan stipri tā galvā domāšana pamainījās, ka finansiālais ir svarīgs, bet viņš nevar būt pirmā vietā. Un ir man apkārt daudzi tie paši sportotāji, sportot gribētāji, kam ir finansiāli, viss ir ļoti labi. Bet es neteiktu, ka viņi ir priecīgi, ka viņi ir brīvi, ka viņi ir laimīgi. Ir kaut kādā ziņā, es nevaru teikt tur tik jau dziļi, bet nē, man patīk to, ar ko es nodarbojos. Tas, ar ko es nodarbojos, es esmu laikam vajadzīgs tiem bērniem, jauniešiem. Es esmu vajadzīgs tur nosacīt savā veidā tiem vecākiem. Mēs kopā izglītojamies. Es izglītojos pats kā vecāks, man 3 meitas. Un tas viss man dod ļoti stipru tādu pievienoto vērtību. Un tas ir jānovērtē. Un te ir tā iespēja dota, un viņi ir jāizmanto. Plus es varu sportot arī. Tā pārētam, kad sanāk. Kāds vecāks arī pavalkās līdzi? Šobrīd, zini kā, ir daži, bet pamatā vairāk es teiktu nē. Nekā jā.
Jo tā kaut kur mūsu, varbūt tās, nezinu, sporta nozares izglītojošās tās sistēmas, tāds bišķi mīnus. Mēs arī iekš sporta skolas runājam, ka būtu forši iesaistīt vecāks. Tur iekš treniņu process vēl kaut kā. Iekš kluba tur viņus nesanāk. Šobrīd vecāku loma kāda, viņš labākā gadījumā atved to bērnu, tev uz to treniņu atstāja, pats aizmūk un tad viņu savāc. Vēl ir, ka bērni paši atrod, kā saka, ceļu līdz treniņu tev klubam, tai infrastruktūrai, tavai vietai. Viņš nostartē un visu viņš iziet ārā. Tas tāds, bet es viņiem arī bērniem cenšos. Jo ir daudzi, kas nāk vienkārši saka, tev mamma ar tēti lika atnāk, vai tev atveda, man patīk. Es saku, es neredzu, ka tev patīk. Viņš vienkārši te sēdā, tu te zini, ārdītos, kaut ko. Tev tāds sajūta, ka viņš te ir liekas. Bet viņus tā tur runā, tad viņš tiešām kaut ko sāk tur vairāk darīt, Un viņam kaut kas sanāk. Bet es pārliecināts, ja vecāki darītu vairāk, tad bērni arī būtu iesaistīti vairāk. Tā ir tāda mana nojauta. Man tā gribētos domāt. Ārzemju projekti to rāda. Tur Skandināvu valstis, kur viņiem klubu sistēmas, tur tiešām ar vecākiem tur ir integrēts. Piemēram, kaut kāds pārgājiens. Ja, piemēram, es lieku kaut kādu pārgājienu, tad tā ir mana nosacīta brīvdiena. Es uzņemos, kādam tur pasaka, protams, ka kāds būs vecāks, kurš brauks līdzi. Tur kā tā sistēma strādā, ka es vienkārši pasaku, klaus, sestdien pārgājiens, un tur ir Raja, tur vēl ir Uldis, vēl tur Maija un visi paņem. Un es pat neesmu tur iekšā, jo tas ir pārgājiens, viņi vienkārši ar tiem bērniem. Mūsu gadījumā mēs babītnieki, tur piņķinieki aizbrauc, iesēdies vilcienā, aizbrauc līdz Ķemeriem, nāca atpakaļ gar jūras krastu, kā variants, un tur iekāp, nezinu, Dzintaros, Majoros un atbrauc atpakaļ ar vilcienu. Valmiera. Nezinu, Sigulda aizēja izstaigā, un tur atgriezies atpakaļ. Bērniem pasākums, vecākiem arī visi izstaigājušies, visi forši kopā brīvdienu pavadīt. Treneris nav jābakst. Nav viņš tur vajadzīgs tajā brīdī. Pētījumi, man liekas, ka šo rāda, ka patiešām, ja vecāki ir iekšā sportā un sporto, tad daudz biežāk arī bērni tur ir. Viņi to redz kā tādu normu, kā tādu ieradumu. Jā, tas arī ir. Man patiesībā ne tie vecāki, man ir tādi sportiski, visi, kuri tie bērni nāk. Jo, es nezinu, tur ļoti dziļi, kurš tur cik daudz tur darbojās, bet var redzēt tāpēc tur fiziski, tur un viss, ka kaut ko dara. Bet es domāju, ka es pārliecināts arī, ka ja tur vecāki ir citreiz kļūda, ja tur vecāks, es pats ar to triatlons, man tie pirmie soļi bija, es teicu, man meitas trenēsies. Ja pat man neviens nenāks, man meitām, es nodrošināšu to treniņu procesu. Bet es viņām dodu, viņas saka, mums izvēles nav. Man tā, es tā, paganu, es taču lūdzu, tur ej, dari, man tā liekas, tiešām tur mazākā man dejo, tur vidēji arī tur iet kaut ko savu tur dara, bet tagad mēs sarunājam, bet peldam. Kopā tas, lai jums ir tāds, kā lai tas ir. Labi, tas ir pieņemts, Es ko gribēju ar to pateikt, ja vecāks pats skrien, viņam liekas, ka bērnam arī ir jāskrien. Viņš negrib skriet, varbūt viņš grib, es nezinu, tur hokeja spēle. Labi, hokejs nav tas labākais piemērs. Tur arī savas deformācijas ir, basket, varbūt sporta spēlnieks viņš ir, tāds. Te vajag viņam dot, man liekas, tam bērnam to iespēju izvēlēties. To, ko es tagad biju Austrālijā, es redzēju, viņi dod iespēju izvēlēties. Mums tā kaut kā te ieliek tā vienā, viņš tad ir vienā. Mums arī atkal tā sistēma ir tā pakārtot. Ja viņš tur ir vienā, tev arī laiks sakrīt. Viņš nevar tur 2-3 paņemt. Viņam ir sarežģīti. Un tur skolas slodze un vēl viss kaut kas tur atkal nesanāks. Man šitām ir vecāko meitu, kas es arī pati skrienu, pateiktu skriet. Vai mēs arī, un tas ņik pa laikam tur paņem līdzi, un tad viņi 1 kilometru nomoka ar mani, un tad viņi mājās neskrien tālāk. Bet paskaties, basketbols, it kā patika nesanāca ar treneri, tur kaut kas. Bet tagad badmintonu paņēma un izrādās patīk. Viņai redz badmintons, nevis skriet ar mani. Redz, atrada savu to sporta veidiņu. Galvenais dot viņiem to iespēju pamēģināt. Ļoti forši, ka tu saki, basketbolu pamēģināji. Aizgāja, neaizgāja. Okay, bet rekur ir badmintons. Tā varbūt ir viņas izvēle, ko viņi izvēlēs. Mums tikai
Man šķiet, mums jādod to iespēju. Ej, kļūdies. Nu, kaut kāds, tomēr es teiktu, jāsarunā kaut kāds laiks, cik tu tur pavadi, mēģini integrēties. Nu, vajag to adaptācijas periodu, nevis tur aizgāja 2 treniņus, nav mans. Iet tālāk, jā. Mēs jau treneri arī tur. Nu, patiesībā man tādi nav, kur atnākt tur uz vienu. Man, kas grib, kā saka, drīkst pie jums, es saku, drīkst. Saku, var atnākt uz vienu treniņu, droši mums tas ir atļauts, akceptēts, nāc, pamēģini iepazīsties ar kolektīvu un tu saproti. Tev te patīk, tu gribi šeit būt ar šiem bērniem, ar šo treneri vai tomēr negribu. Jā? Nu, man liekas, 2 cilvēki bija, kas bija pamēģinājuši, pateica, nē, man tas neiet. Nu, labi, nu, ir ok. Tā arī var būt. Jā, mēs visiem nevaram patikt. Par laimi vai diemžēl. Jā. Kā no kuras puses paskaties? Tu esi gandrīz domājā. Jā. Domāju, tā ir vieta, kur var atbraukt un pabūt pilnīgā vienatnē, 7 dienas. Vadītā vienatnē, jā, jo katras 2 dienas pie tevis atbrauc supervizors individuāli parunāties, tad tur ir dažādi uzdevumi, kuriem tu ej cauri, lai tā strukturētu, domētu un meklētu atbildes uz saviem tā brīža konkrētajiem profesionāliem jautājumiem, pārdomām vai izaicinājumiem. Ja tagad tev būtu tādas 7 dienas, kas būtu tās tavas profesionālās lietas, jautājumi, izaicinājumi, par ko tu gribētu padomāt šobrīd, kas tev ir aktuāls? Nu, man laikam bija pat ne 7 dienas, 3 nedēļas, kur es biju tā izmests, un man patiesībā pirmās 7 dienas, nu es nezinu, varbūt tas ir man, bet man šķiet, tā ir mūsu tāds sabiedrības, es pirmās 7 dienas nevarēju vispār atbrīvoties. Jā, es atbraucu it kā tur, Dievs zina, cik kilometrus, tur 15,000 no Latvijas tā Austrālijā. Man likās, kaut kur man jāiet, kaut kas jādara, kaut kas ir jāizskrien, ir jāpadarbojās. Respektīvi, pirmais vajadzētu iemācīties atbrīvoties, atslēgties un tad sākt domāt, ko un kā darīt. Jā, un es biju pārdomājis un esmu izdomājis. Es domāju, ka mums sanāks augustā, kaut kā man vispār ar augustu saistīt. Jā, 26. gadā uztaisīt arī sarīkot šeit peldējumu. Jau ir tas plāns. Tagad tikai ir jādara un jāvirzās. Vairāk tas ne pa komerciju, bet vienkārši izdarīt. Jā, pa Lielupi no Slokas, laikam tur tilts ir līdz, doma bija no sākuma līdz jūrai, kaut kā 22 km, 24, bet izdomājām, ka pie akvaparka pabeidzam, tad tur smuki tur var iziet. Nu, tāds fun, un tur var piesaistīt arī, kurš grib, tur nezinu, kilometru uzpeldēt, tur vai bišķi vairāk, jā. Tas ir tas, ko es gribētu tagad izdarīt. Nu, tas ir tāds tuvākais mērķis. Ir domas arī par tādiem, kā saka, piedāvāt laikam, jā, atklātos, atvērtos treniņus, ko es agrāk darīju. Tagad kaut kā es neteiktu, ka es slinkoju, tā laika varbūt mazāk palika, jā, bet es gribu pie tā atgriezties, jā, un es sapratu, ka man gan pašam ir svarīgi tā komunikācija ar cilvēkiem, ar dažādiem. Tas ir tā, ka man bija tā, ka, un es to atkārtošu, ka mēs Facebookā likām ziņu, ka, rītā 7:00 tiekamies, ejam skriet. Man bija ceturtdienā 6:30 Lucavsalā zem Salu tilta, neatkarīgi kāda laika apstākļi, jo zem Salu tilta var skriet. Tur ne lietus, ne sniegs, nekas netiek, tur tāda aplīta. Tu var riņķot, vairāk tas tāds paskrien papļāpā. Tas tāds foršs, tāds pakomunicēt. Tas ir to, ko es gribētu atkal atsākt. Kas vēl tāds būtu? Iemācīties laikam primāri, bišķi atslēgties, pārslēgties un atbrīvoties kaut kā, pārslēgt to domāšanu no visu laiku kaut kāda, ka jābūt tonusā un viss ir jākontrolē, viss ir jāsaprot, viss ir jāzina. Nevaram mēs visu zināt, visu kontrolēt. Un tas ir daudzu vadītāju. Es domāju, tas ir mans pieņēmums, tas izdegšanas iemesls, ka mēs gribam būt visur un visā un saprast jebkuru tur procesu, jo liekas, ja es to nezināšu, kā tad es varu vadīt, var un daudzas lietas strādā pašas pa sevi. Krānu atver vaļā, tur tā ūdens. Viņš neiedziļinies, kurš kā tur pumpi, sūknis strādā. Viņš ir tek un dara, viss notiek.
Tāpēc es domāju, tev tas arī tas moments, ko vajadzētu mācīt, kā saka, bišķi atbrīvot. Neteikt tur deleģēt, bet atbrīvot galvu un iedot kaut kur tādā pašplūsmā. Jā, iedot sev laiku padomāt, visu nekontrolēt un drusku palēlināt tempu. Jā, nedaudz apstāties, jā. Paldies, Igor, ka atbrauci ciemos, un paldies par sarunu. Paldies tev!